Čau, čau visiem! Šodien, skatos, man būs lielā ogu diena. Jāsalas ogas, lai ziemas krājumos ir pie pankūkām un kūkās, ko likt iekšā. Un visādas keksiņas vēl ko cept, un tādā garā. Un doma ir parādīt jums vienu ideju, kas atvieglina ogu lasīšanu. Iet daudz ātrāk un ērtāk un tā. Jāņogas es šodien nelasīšu, tām vēl ir laiks vēl gatavoties un tā. Bet ir taču ķiršu laiks pašā karstumā. Skatos upenes arī var jau sākt lasīt. Un arī šī pati metode tur būs noderīga. Visvairāk jau šis prasās tā kā uz tiem ķiršiem, tas, ko es šodien gribu parādīt jums. Šogad ķiršu nav tik daudz, kā iepriekšējā gadā. Labi, tas tā. Sameklēju pudeli, šī būs 2-litrīgā, tāda limonāde, kur bijusi. Paņem, nogriežu augšiņu nost. Var, protams, izmantot arī 5-litrīgo, bet tur tas jāskatās pēc smaguma. Jo tad, kad tur pilnāks nāk un smagāks paliek, tad rokai grūtāk, ja tas ir uz augšu, rokas uz augšu. Bet tas kā kuram cilvēkam. To jūs skatieties paši, kā jums ir ērtāk un paeksperimentējiet. Bet man šī metode ļoti, ļoti patīk. Tad, kad rokai paliek smagāk, tad attiecīgi izber lielākā spainī vai kur jums tas pārējais daudzums, kur jums būs tas lielais daudzums. Tā izgriežam tādu caurumu tā, ka mēs varam iebāzt roku. Pa lielam tas īpaši laiku neaizņem, fiksi un ātri, un ejam lasīt. Ja tas ir 5-litrīgais, tad varbūt tur prasās tādu biezāku cimdiņu kaut ko uzvilkt, jo tad, kad viņš nāk pilnāks un smagāk, tad tas smagums līdz ar to viņš tā kā miesā var spiest griezties. Kā sakot, likt sevi manīt, ja? Kad lasīsiet, tad sapratīsiet. Tā, galvenais to augšējo maliņu nepārgriezt. Tā bišķiņa zamāk, tur to caurumiņu tā izgriezt. Un normāli stabili un stingrs un viss tā, nekas tur puš neplīst. Ķiršiem kā parasti ir. Ar vienu roku lasam, ar otru turam zaru, roka nāk pilnāk, tad jāmeklē, kur iemetīs, vai tas ir kaklā uzkarināts, vai tas ir pie zemes tur nolikts, un tad met, un tad netrāp, un aizmet garam, un visādi iet. Tad šādi ir, manuprāt, ērtāk. Un jo īpaši, ja patrēt pie augšā un kokā saldie ķirši un tā. Ja tā atceros, agrāks gads, cik daudz ir no kokiem lidots lejā. Gan tā, gan ar visu trepi. Ar vienu roku velk zaru klāt, un kaut kas notrūkst, lapas notrūkst, zara gals notrūkst, viss zaudē līdzsvaru, un aidā lido. Tā, es jums parādu, šeit jau drusciņi ir ielasīts, apmēram, kā tas strādā, ja? Tagad gan es tur pa trepēm augšā un augstums un augstos ķiršus tur tāds kur tur augšā. Nē, tāds ne. Ir dažādas šķirnes, ķirši, gan saldie, gan skābie, kas nebūtu nav augsti un tik ražīgi un pilni. Tas viss ir veidojums, to visu var izdarīt un tas nemaksā tik nenormāli kosmos. Dzelteni, sarkani, melni, saldi, skābi, kāds tikai sirds patīk, ja? Jā, un šeit man tāda lietiņa būs jāsastāda. Tas ir vairāk kā skaidrs. Nestādīt nekādas tur smukumkociņas, bērziņas, ozoliņas, nekādas tādas, tad labāk iestādīt ķiršus un kaut kas, liederīgi. Vai kāds cits augļkociņas. Un tagad es arī nekādas zapces nevārīšu, neko es viņas izlupināšu, atdalīšu no kauliņiem un saldētavā iekšā. Un tur man var glabāties neiz cik ilgi. Ne man tur kas izrūks neko. Tad, kad vajag nelielu daudzumu, vienkārši izņem ārā, pieliek cukuru, savār 1:1, vai kādu tajā brīdī ideju, tur, tāpat kā mūzika miksēt, tāpatās arī šos te dažādas ogas miksēt un garšas un visu ko. Mūžam nekas nav izrūdis. Galvenais, jā, lai stabila elektrība un vispārējais, jā. Bet tas mums caurmērās, tas ir stabils. Man ir tā lielā saldētava, tā kaste, tur saliek iekšā un voļā, viss glabājas, nekas rūks, neko.
Ja tev šī ideja patīk, tad tur apakšā ir tā īkšķīša poga, uzspied uz viņu, man būs liels prieks. Un dodamies lasīt, kam ir ko lasīt, un līdz nākamai reizei. Tā! Tiekamies nākamajā video. Čau, čau visiem!